Labdien! Labdien! Kā jūs sauc? Man sauc Samantha. Kas tu esi? Cilvēks. Bet kas tu skaities Justinam Bieberam? Believers. Kas ir Believers? Believers tie ir Justin Biebera fani. Tā mēs esam sevi devējuši. Tā mēs viens otru saucam un Justins saucam. Vai Justins bieži interesēs par saviem faniem? Ļoti bieži viņš katru dienu neaizmirst Twitterī uzrakstīt, ka tas, ko viņš ir sasniedzis, galvenokārt ir pateicoties mums, un ka bez tā viņš nevarētu būt šeit, un viņš ļoti to novērtē, un ka viņš visus mūs ļoti mīl. Kad viņam ir dzimšanas diena? Dzimšanas diena Justins Biebers svin 1. martā. Un kad viņš ir dzimis? 1994. gadā. Un cik viņam ir gadi? Tagad viņam ir palikuši 17 gadi. Un kā tev šķiet, kas tev ir kopīgs ar Justinu? Dažādas rakstura īpašības varbūt tās varētu būt, un mums ir vispār daudz kopīgs, protams, tas ir viens dzimšanas gads. Mēs neieredzam zirnekļus, mums abiem nepatīk matemātika un bioloģija, viņam arī īsti nepatīk. Un kā es varētu piebilst, ka mums ir vienādi humora izjūta, kā es domāju, ja mēs satiktos, tad mums būtu kopā jautri. Nebūtu tāds moments, kad mēs vienkārši stāvētu klusi. Mēs vienkārši smietos par daudz ko, un jā, es cenšos uzturēt šo labo atmosfēru, un no viņa puses varētu tieši to pats sagaidīt. Vismaz es tā domāju. Kāpēc tev šķiet, kāpēc tik daudz cilvēku ienīst Bieberu? Padomā pati, tev vienkārši uzrok YouTube'ā, vienkārši tas savās, daudz dziesmas un, cover versijas, un tu pēkšņi kļūsi slavens pasaules, mērogā. Tevi zina visur un ik viens. Un tev ir viss tās meitenes, tev ir viss tas, kas nav tiem citiem. Es domāju, ka tur pārsvarā nevis vairāk kā tā nīša, bet tā skaudība, ka tu vienkārši to sajūti, ka tu pats esi nosusinājis visu savu mūžu istabā pie datora, neko nedarīdams. Bet viņš jau 17 gados ir sasniedzis tik daudz, tie reāli ir 3 gadi mazāk. Kopš viņi vispār pamanīja. Un es domāju, ka tas ir šausmīgi neticami, bet, haters gonna hate. Pamanīja viņu Scooters Browns, kas pašlaik arī ir Justin menedžers. Un kas ir viņa pirmā dziesma, ar ko viņš kļuva tik slavens? Pirmo dziesmu, kā savu oficiālos pirmo singlu, Justins izdeva One Time. Un kas tad ir īsti Baby? Baby ir My World 2.0 vadošais singls. Kā jau viņa ģimene, kā sauc mamma, pastāst kaut ko par māsu un, protams, par brāli? Mamma viņam sauc Patricija Malete, un tēvs ir Jeremijs Biebers, un viņam ir pusmās un pusbrālis. Pusbrālis ir Jacksons Biebers, un pusmās ir Jasmine Bieber. Jā. Un cik viņiem ir gadi? Jasminai varētu, man šķiet, ka bija 3, un, ja es nemaldos, Jasonam bija pār pa 1 gadu. Tad iznāk, ka Jasmina, viņai ir 3 gadi, ka Biebers vēl nebija slavens, tad viņa piedzim tikai. Jā, ir internetā bildes, kur var redzēt, kur viņš ir kopā ar Jasminu. Kad, jā, viņš vēl nav vismaz. Un kuru slavenību viņam patīk pavadīt laiku, vai kuri viņa tā iedvesmas avots? Ašers viennozīmīgi, tas ir Ašers, ar ko viņš ļoti daudz pavada laiku. Tas arī ir viņa mentors. Es domāju, tas ir Ašers galvenokārt. Viņam ir daudz jauki, pēc kā viņš vadās, bet Ašers varētu būt līderis. Un vai viņam pašlaik ir kāda draudzene? Pēc būtības jau, ja seko līdzi viņam, tad var zināt, ka Selena Gomeza varētu būt šī meitene, ar ko Justins pašlaik satieks, bet nav vēl bijis tāda apstiprinājuma, ka Justins vai Selena pateikt, jā, mēs tiešām esam kopā. Bet kā bija tajā Indonēzijā, kur viņi skūpstījās? Visi cilvēki priekšā, kad viņi teica runu, viņi interviju bija. Godīgi sakot, es neesmu nemaz to video redzējusi, jo, godīgi sakot, es negribēju redzēt. Tā tad tos informēt?
Es esmu informēta, jā, es redzēju, bet es uzskatīju, ka es negribētu sev tagad stresot ar to redzēt, kā Bībers sūtas ar Gomezu. Es domāju, esmu pielikusi punktu šitai Dželenas drāmai, ka es vienkārši neinteresēšos un nelasīšu neko par Dželenu. Labi, paldies par interviju, un šeit bija jūs!